Nu, ko dodamies no Latvijas autobusa, ir ieradies uz dzīvības gājienu. Manas māmas grūtniecība bija nevēlama un ļoti sarežģītā laikā, kad iepriekš piedzīvotās vardarbības dēļ viņa mēģināja izdarīt abortu. Taču es esmu ļoti priecīga un pateicīga būt dzīva, arī viņa par to ir priecīga. Un es ceru, ka tas pārvērtīsies par kaut ko lielu ne tikai Viļņā, bet arī pie mums Rīgā. Mes žygiuojame už žmogaus gyvybę! Esam par to, ka dzīvība sāks no ieņemšanas brīža. Mums ir pašiem 5 bērni un dzīvība ir ļoti liela vērtība. Un tas vispār nav apspriežams jautājums. Patiesībā tas ir tāda ļoti pašsaprotama lieta un Dievs to tā ir iestādījis. Un tāpēc šādos pasākumos mums ir ļoti svarīgi piedalīties, jo tas ir veids, kā mēs par to varam runāt skaļi. Cerams, ka Latvija arī būs. Latvijas atbalstītāji visi saņemamies. Esam gājienā. Daudz cilvēku. Es redzu kādu 1000 priekšā. Es redzu kādu 1000 aiz manis. Man prieks par mūsējiem. Zināms arī, ka ir pretinieki. Šis ir stāsts arī par jums. Tas ir par dzīvību. Arī par tām dzīvībām, kuras mums nepiekrīt. Tie cilvēki, kas ir šeit, ir par dzīvību un viņi mīl cilvēkus. Līdz ar to viņi mīl arī jūs. Un mēs arī jūs mīlam. Why you are here? Because it's the biggest value that we have here on earth. It's the biggest gift that we can receive. We did not earn it, we got it. And it would be immoral to take away that gift from somebody else who has gotten it. Jā, kolosāls pasākums. Mums šādus vajag vairāk. Visas Vilniaus centras už žinotų. Už ką mes žygiuojam? Už gyvybę! Štai taip. 3000 žmonių mirė. Tas bija pirms 15 gadiem. Es piedzīvoju to, ka Dievs ļoti skaidri man sirdī ierunāja, tev nebūs nokaut. Tajā mirklī es piedzīvoju spēcīgu grēku nožēlu un reizē grēku piedošanu. Šis mirklis izmainīja manu dzīvi uz mūžiem. Tas bija mans pagrieziena punkts, kad es atteicos veikt abortus. Es ticu, ka arī šodien kāds mūs sadzirdēs.